Šī fotogrāfija tika uzņemta 2025. gada 9. maijā. Vladimirs Putins, sēžot blakus Ķīnas līderim Xi Jinpingam, uzņem 29 valstu vadītājus sarkanajā laukumā. Fonā vairāk nekā 180 militāro transporta līdzekļu. Tanki. Starpkontinentālās ballistiskās raķetes. 11,500 karavīru soļu. В учебном заведении подготовлено свыше 230 тысяч офицеров. Lula no Brazīlijas ir pirmajā rindā. Maduro no Venecuēlas smaida kamerām. Putins, 73 gadus vecs, 25 gadus pie varas. Tas ir neuzvarama cilvēka tēls. Šī otra fotogrāfija tika uzņemta šonedēļ. Tas pats sarkanais laukums. Tuvojas tas pats datums. Bet šoreiz nav tanku, nav raķešu, nav bruņmašīnu. Pirmo reizi gandrīz 20 gadu laikā Krievijas svētākais parāde būs tikai kājām ejoša karavīru kolonna. Bez Xi Jinpinga, bez Lulas, bez Maduro. Starp citu, pēdējais atrodas federālajā tiesā Ņujorkā. 2026. gada 28. aprīlī Krievijas aizsardzības ministrija izplatīja paziņojumu, kas pārsteidza visu pasauli. Šī gada parādē nebūšot militārās tehnikas. Oficiālais pamatojums bija neskaidrs. Viņi teica, ka tas ir saistīts ar pašreizējo operatīvo situāciju. Taču Eiropas izlūkdienestu avoti un krievu žurnālisti trindā atklāja patiesību. Šis lēmums netika pieņemts pēc brīvas gribas. Tas tika pieņemts baiļu dēļ. Tas ir saistīts ar Ukraiņu dronu, kas parādījās 6 km attālumā no Kremļa. Tas ir saistīts ar izlūkošanas ziņojumu, kas noplūda pirms 48 stundām. Tas ir saistīts ar kādu vārdu Putina tuvākajā lokā, no kura viņš tagad baidās vairāk nekā no Ukrainas. Un tas ir saistīts ar to, kas notika Venecuēlā šī gada 3. janvārī. Kaut kas, kas tagad parādās izlūkošanas ziņojumā kā viens no 3 iemesliem, kāpēc Putins ir pazudis no sabiedrības acīm. Lai saprastu, kas tagad notiek Kremļā, mums ir jāatgriežas tieši 5 dienas pirms parādes, 2026. gada 4. maijā. Neilgi pēc pusnakts Mosfilmovskais rajonā, Maskavas rietumos, vienā no dārgākajām Krievijas galvaspilsētas adresēm, kāds iedzīvotājs pamostas no dīvainas skaņas. Viņš paņem mobilo tālruni un filmē caur logu. Tas, ko viņš redz, ir Ukrainas tāla darbības rādījusa drons, kas lido zemu starp debesskrāpiem tikai dažus metrus no logiem. Drons pārlido garām viņa ēkai, turpina ceļu un pēc dažām sekundēm uzsprāgst. Mērķis ir doms Mosfilmovskajā ielā, grezna dzīvojamā augstceltne, kurā dzīvo Kremļa elite. 6 km no sarkanā laukuma, 4 km no Krievijas aizsardzības ministrijas. Lai nokļūtu līdz šai ēkai, šim dronam vajadzēja pārvarēt šķietami neiespējamu šķērsli. Maskava ir apjosta ar visblīvāko pretgaisa aizsardzības sistēmu pasaulē. 101 pretgaisa aizsardzības pozīcijas ieskauj Krievijas galvaspilsētu. Tostarp 10 baterijas ar Krievijas vismodernākajām tālās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmām. Katra no tām maksā $100 miljonu un ir vairāk nekā 800 tuvās darbības sistēmu. Visi šie līdzekļi nespēja apturēt šo dronu. Tas izlauzās cauri katrai no tām un uzsprāga dzīvojamā ēkā, mazāk nekā 6 km attālumā no Vladimira Putina biroja. Kremļa reakcija bija zīmīga. Maskavas mērs šo uzbrukumu noniecināja. Viņš ievietoja īsu ziņu telegramu, sakot tikai to, ka nav cietušo. Nebija oficiāli paziņojumi no Krievijas aizsardzības ministrijas. Nebija Putina paziņojumi. Bija klusums. Bet bija vēl kas cits. Nākamo 24 stundu laikā Maskavas mobilais internets tika atslēgts, un pats Kremlis atzīst, ka šis ir viens no aizsardzības pasākumiem pret droniem. Drošība ap sarkanā laukuma tika pastiprināta 2 kārt, un Krievijas aizsardzības ministrija izteica vēl nepieredzētu draudu. Ja Ukraina uzbruktu 9. maija parādei,
Krievija veiktu masveida raķešu triecienu Kijevas centram. Jautājums, uz kur Kremlis nevēlas atbildēt, ir vienkāršs. Ja pasaulē dārgākā pretgaisa aizsardzība nespēja apturēt vienu dronu, kas apturēs 10 vai 100 dronus parādas laikā? Atbilde ir nekas. Un Putins, tu zinā, šīs drons, kas tika izmantots 4. maijā, bija tikai pēdējais notikumu virknes posms, kas padarīja Vladimiru Putinu par cilvēku, kurš šodien vada Krieviju. Cilvēks, kurš pēc Eiropas izlūkdienestu datiem jau vairākas nedēļas neguļ Maskavā. Vladimirs Putins vada Krieviju jau 25 gadus. Visu šo laiku viņš ir veidojis tērauda cara tēlu. Cilvēka, kurš Kremļa sienās uzņem ārvalstu prezidentus ar izskatu, kas liecina, ka viņš nebaidās ne no kā, ne no viena. 2026. gadā šis cilvēks pazuda. 2025. gadā Vladimirs Putins piedalījās vismaz 17 lielos publiskos pasākumos, parādēs, tikšanās ar augstām amatpersonām, vizītēs militārajos objektos. 2026. gadā šis skaits strauji samazinājās. Viņš klātienē neuzņēma nevienu rietumu līderi. Un viņa intervijas valsts televīzijā pēc Krievijas trimdas mēdīju ziņām pārsvarā ir iepriekš ierakstīti video, kas tiek pasniegti tā, it kā tie būtu tiešraidē. Un tam ir iemesls. Puķins vairs regulāri neguļ Maskavā. Saskaņā ar Eiropas izlūkošanas ziņojumu, ko pēdējās dienās publiskoja Financial Times un CNN, Vladimirs Putins ir pavadījis vairākas nedēļas bunkuros Krasnodaras reģionā, Krievijas dienvidos. Viņa ģimene tagad dzīvo kopā ar viņu šajos bunkuros. Drošības pasākumi ap viņu ir bezprecedenta Krievijas modernajā vēsturē. Pavāriem, miesas sargiem un fotogrāfiem no Vladimira Putina personīgā loka ir aizliegts izmantot mobilos telefonus ar piekļuvi internetam. Arī šo darbinieku mājas ārpus darba laika tagad tiek uzraudzīts ar novērošanas sistēmām. Tiek uzskatīts arī, un tas parādās rietumu izlūkdienestu ziņojumos, ka Vladimirs Putins izmanto vismaz 3 ķirurģiski pārveidotus dubultniekus. Analītiķi un Ukrainas izlūkdienests jau ir apgalvojuši, ka vīrietis, kurš parādās dažās oficiālajās vizītēs, nav īstais Vladimirs Putins. Pats Vladimira Putina bijušais runu rakstītājs Abas Gaļāmovs, kurš šobrīd dzīvo trimdā, nesen izdarīja tiešu salīdzinājumu. Mēs vērojam, kā Vladimirs Putins 80 gadus vēlāk atkārto pēdējās dienas, ko piedzīvoja Adolfs Hitlers. Tas pats izolācijas stāvoklis bunkurā. Tā pati apsēsta kara mikropārvaldība. Tā pati neusticēšanās saviem ģenerāļiem. Bet visa šī aizsardzības sistēma tika izveidota kāda iemesla dēļ, ko Putins publiski neatzīst. Viņš neslēpjas tikai no Ukrainas droniem. Viņš slēpjas no kāda, kas ir daudz tuvāk. Šonadēļ tādi laikraksti kā Financial Times un CNN, kā arī daži Krievu portāli trindā, publicēja fragmentus no kādas Eiropas izlūkošanas aģentūras ziņojuma, kura lūdza palikt anonīma. Ziņojuma pirmā rinda ir tieša. Kremlis ir noraizējies par apvērsuma vai slepkavības mēģinājumu risku pret Vladimiru Putinu. Īpaši par to, ka pašas Krievijas politiskās elites varētu izmantot dronus. Ziņojumā tad tiek minēts viens vārds – Sergejs Šoigu. 69 gadus vecs bijušais Krievijas aizsardzības ministrs vairāk nekā 10 gadus vadīja iebrukumu Ukrainā. Pašlaik viņš ir Krievijas drošības padomes sekretārs. Amats, kas šķietam ir mazāk nozīmīgs, taču joprojām dod viņam milzīgu varu. Ziņojumā Sergejs Šoigu raksturots kā potenciāls destabilizējošs faktors. 2026. gada 5. martā Ruslans Salikovs tika arestēts. Gadu desmitiem Ruslans Salikovs bija Sergejs Šoigu labā roka, aizsardzības ministra vietnieks. Eiropas izlūkošanas ziņojums šo arestu interpretē kā neformālo aizsardzības vienošanos pārkāpumu starp elitēm. Tas vājināja Šoigu un palielināja iespējamību, ka arī viņš pats varētu saskarties ar kriminālu procesu. Un Salikova arests nav vienīgā zīme. Pēdējo 15 mēnešu laikā Maskavā tika nogalināti 3 Krievijas ģenerālleitnanti. Visi tika nogalināti ar sprākstvielām,
kas bija paslēptas elektriskajos skrējriteņos vai viņu pašu automašīnās. Kopš iebrukuma sākuma ir nogalināti 13 Krievijas ģenerāļi, kas ir vairāk nekā visā otrajā Čečenijas karā. Un lai saprastu, kāpēc tas biedē Putinu, kāpēc viņš tagad neusticas pat saviem ģenerāļiem, pietiek paskatīties uz to, kas notika iepriekš. 2023. gada jūnijā Jevgeņijs Prigožins, Vāgnera grupas vadītājs un Putina sabiedrotais gadu desmitiem, pavērsa savus spēkus Maskavas virzienā. Tā bija lielākais iekšējais apdraudējums Krievijas valdībai kopš Putina nākšanas pie varas. 2 mēnešus vēlāk Prigožina lidmašīna avarēja. Neviens neizdzīvoja. Eiropas izlūkdienests tagad norāda, ka nākamais Prigožins varētu būt daudz tuvāk nekā Putins vēlētos. Bet, lai saprastu, kāpēc Putins ir nonācis līdz šādam paranojas līmenim, mums jāatgriežas pie notikuma, kas pēc pašas Eiropas izlūkdienestu domām visu to izraisīja. Notikums, kas norisinājās gandrīz 10 000 kilometru attālumā no Maskavas un kuru Putins vēroja, nepasakot ne vārda. 2026. gada 2. janvāris. 22 stundas un 46 minūtes. Mar-a-Lago, Floridā. No Donalda Trumpa golfa klubā prezidents pabeidz sarunu ar ģenerāli Dan Keinu, augstāko militāro amatpersonu Amerikas Savienotajās valstīs. Trumps dod galīgo apstiprinājumu misijai ar 5 vienkāršiem vārdiem: lai veicas un labvēlīgi vēji. Tajā pašā naktī vairāk nekā 150 amerikāņu lidmašīnas paceļās no 20 dažādām bāzēm visā Amerikas kontinentā, dodoties uz Miraflores pili Karakasā, Venecuēlas galvaspilsētā. Tur iekšā atrodas Nikolas Maduro, Venecuēlas prezidents jau 13 gadus, Putina, Irānas un Ķīnas sabiedrotais. Vīrietis, kurš vairāk nekā 10 gadus izsmēja Amerikas Savienotās valstis, sakot, ka nekad nekritīs. Uzbrukums sākas 2 naktī pēc vietējā laika. Amerikāņu kiberuzbrukums izslēdz Karakasas apgaismojumu. Tumsā pie prezidenta pils parādās amerikāņu helikopteri. Delta Force elites karavīri ieiet rezidencē. Iekšā Nikolas Maduro mēģina aizskriet uz seifa telpu ar tērauda sienām un tērauda durvīm. Maduro nonāk pie durvīm, bet viņam neizdodas tās aizvērt. Amerikāņu karavīri ieradās pārāk ātri. Maduro tiek sagūstīts kopā ar savu sievu, Siliju Floresu. Abi tiek aizvesti saslēgti roku dzelžos uz helikopteru. Mazāk nekā stundas laikā operatīvā grupa atradās starptautiskajos ūdeņos ar abiem ieslodzītajiem uz klāja. Pēc dažām stundām bijušais Venecuēlas prezidents izkāpj no ASV Tieslietu departamenta lidmašīnas Amerikas Savienoto Valstu teritorijā, pavadīts ar FIB un ASV narkotiku apkarošanas aģentūras aģentiem. Attēli ar Maduro, kurš ir saslēgts roku dzelžos ASV teritorijā, izplatās pa visu pasauli. Taču ir kāds konkrēts vīrietis, gandrīz 10 000 kilometru attālumā, kurš to vēro ar ļoti īpašu reakciju. Šis vīrietis ir Vladimirs Putins. Saskaņā ar Eiropas izlūkdienests ziņojumu, kas šonedēļ noplūda, tajā pašā ziņojumā, kurā Sergejs Šoigu tiek minēts kā iespējamais iekšējais drauds, Nikolasa Maduro sagūstīšana ir iekļauta 3 galveno faktoru sarakstā, kas izraisīja pašreizējo Putina paranoju. Taču Maduro sagūstīšana ir psiholoģiskais sprūds viena vienkārša iemesla dēļ. Ja Amerikas Savienotajām valstīm izdevās iekļūt Putina galvenā sabiedrotā Latīņamerikā pilī, sagūstīt prezidentu stundas laikā un aizvest viņu saslēgtu roku dzelžos uz Ņujorku, kas liedz to pašu izdarīt ar Putinu? Atbilde, ko Putins sev sniedza pēc Eiropas izlūkdienestu datiem, bija vienkārši – nekas. Un tieši nedēļās pēc tās janvāra nakts Putins sāk pārvērsties par to cilvēku, kāds viņš ir šodien Kremļa sienās. Noslēdzies bunkuros, ieskauts ar dubultniekiem, neusticoties pat saviem ģenerāļiem. Un tieši ar šo murgu galvā Putins 3 mēnešus vēlāk pieņēma lēmumu, kas apstādināja visu pasauli. Izņem tankus no uzvaras parāds. Sestdien, 26. gada 9. maijā, Sarkanajā laukumā Maskavā notiks svinīgākais parādes gājiens Krievijas kalendārā. Taču parāde, ko pasaule redzēs,
nebūs līdzīga nevienai citai pēdējo 20 gadu laikā. Kolonna ar vairāk nekā 180 militāriem transporta līdzekļiem, kas devās cauri sarkanajam laukumam 25. gadā, pastāvēs. Tur, kur viņi atradās, būs tikai tukšs asfalts. 25. gadā soļojušo 11,500 karavīru skaits ir ievērojami samazināts. Lai aizpildītu rindas, pēc Ukrainas pretošanās grupas Atesh teiktā, Krievijas komandvadība izņem karavīrus no frontes līnijas Ukrainā, aizvietojot tos ar mobilizētajiem bez kaujas pieredzes. 29 ārvalstu līderi, kuri devās uz sarkanā laukuma 25. gadā, ir samazinājušies līdz 7. Apstiprinātie ir Lukašenko no Baltkrievijas, Tokājevs no Kazahstānas un Žapārovs no Kirgistānas. Roberts Fico, Slovākijas premjerministrs un viens no pēdējiem Maskavas sabiedrotajiem Eiropas Savienībā, dodas uz Maskavu. Taču viņš paziņoja, ka neapmeklēs parādu. Un vismaz 14 Krievijas pilsētās, tostarp Sevastopolē, Belgorodā un visā Krimā, uzvaras dienas parādas drošības apsvērumu dēļ tika atceltas. Pirmo reizi gandrīz 20 gadu laikā. Un tieši tāpēc viss, ko pasaule sestdien skatīsies, būtībā būs atzīšanās ceremonija. Atzīšana, ka Krievijai vairs nav nekā, ko tā agrāk mēdz demonstrēt. Ne tanku, ne sabiedroto, ne uzticamas pretgaisa aizsardzības, pat ne drošības prezidenta tuvākajā lokā. Pirms 25 gadiem Vladimirs Putins nāca pie varas, solot atjaunot Krievijas impēriju. 9. maijā viņš vadīs, stāvot uz tribīnas pie Ļeņina mauzoleja, vismazāko parādi pēdējo 20 gadu laikā. Šo kontrastu Eiropas izlūkdienestu ziņojums sauc par publisku atzīšanos režīma pašreizējā vājībā. Tas nav Putina beigas, bet tā ir pirmā reize gandrīz ceturdaļ gadsimta laikā, kad šis vājums tiks parādīts tiešraidē. Un tieši tāpēc lēmums izņemt militāro tehniku no parādes pats par sevi ir vissvarīgākā ziņa. Sestdien Vladimirs Putins vadīs vismazāko parādu pēdējo 20 gadu laikā. Oficiālais pamatojums būs operatīvā situācija. Patiesais iemesls, kā šonedēļ parādīja Eiropas izlūkošanas ziņojumi, ir cits. Viņš baidās no Ukrainas, no saviem ģenerāļiem un no tā, kas notika ar Maduro janvārī. Puķins nekritīs uzreiz, bet Krievija, kuru viņš vada šodien, vairs nav tā pati, kas pirms dažiem mēnešiem. Un 9. maija parāda būs pirmā publiskā atzīšana šīm pārmaiņām. Un iespējams neviens to nav rezumējis labāk, kā pats Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā uzrunā šonedēļ. Krievija ir nonākusi līdz punktam, kur tās galvenā parāda jau ir atkarīga no mums, un tas ir skaidrs signāls. Tam ir jābeidzas. Pateicos visiem, kas ir ar mums, visiem, kas ir kopā ar Ukrainu. Slava Ukrainai! Ja jums patika šis video, abonējiet kanālu un nospiediet zvaniņu. Uz tikšanos nākamreiz!